Jūs neesat unikāls. Šķiet neiespējami, vai ne? Visa jūsu dzīve, katrs lēmums, katra atmiņa, katra doma, viss šķiet tik personisks, tik neatkārtojams. Bet matemātika saka citādi. Ja visums tiešām ir bezgalīgs un viendabīgs, tad šajā precīzajā mirklī, kamēr jūs klausāties šos vārdus, bezgalīgi daudzi jūsu identiski dubultnieki dara to pašu, ar identiskām smadzenēm, identiskām atmiņām, identisku apziņu. Viņi atrodas tik tālu, ka attālums pārsniedz jebkuru iztēli, viens ar gugolu 0 metru no mums, precīzāk sakot, 10 pakāpē 29 metri. Tas nav zinātnes fantāzija. Tas ir matemātikas neizbēgams secinājums. Ja pastāv bezgalīga telpa, bet ierobežots skaits veidu, kā var sakārtot atomus, aptuveni 10 pakāpē 118 iespējamās kombinācijas, tad viss, kas var pastāvēt, obligāti pastāv bezgalīgi daudz reižu. Katru reizi, kad jūs izvēlaties kafiju nevis tēju, pagriezaties pa labi nevis pa kreisi, sakāt, jā, nevis, nē, kaut kur bezgalīgi tālu pastāv versija no jums, kas izvēlējās pretējo. Vai tas nozīmē, ka jūsu izvēles nav jūsu pašu? Vai brīvā griba ir ilūzija, ja bezgalīgā telpā visas iespējas jau pastāv? Vai jūsu apziņa ir tikai viena no bezgalīgām variācijām, kas visas eksistē vienlaicīgi? Un ja šis dubultnieks pastāv, vai viņš ir jūs, vai pilnīgi cits cilvēks ar jūsu seju un jūsu atmiņām? Šī doma lauž mūsu izpratni par identitāti. Mēs esam pieraduši domāt par sevi kā par kaut ko īpašu, neatkārtojamu, unikālu visā eksistencē. Bet bezgalīgā visumā unikālums kļūst par matemātisku neiespējamību. Iedomājieties bibliotēku, kas satur visas iespējamās grāmatas. Ne tikai tās, kas uzrakstītas, bet visas, kas varētu būt uzrakstītas, katru iespējamo burtu kombināciju, katru iespējamo vārdu secību. Argentīniešu rakstnieks Jorge Luis Borges aprakstīja šādu bibliotēku savā stāstā Bābeles bibliotēka, bezgalīgu telpu ar bezgalīgām grāmatām, kur kaut kur atrodas grāmata ar jūsu dzīves stāstu, grāmata ar jūsu nākotni, grāmata ar visām jūsu iespējamajām dzīvēm. Tas šķita kā fantāzija. Bet bezgalīgais visums ir tieši šāda bibliotēka, tikai tā satur ne grāmatas, bet realitātes. Katrs atoms ir kā burts. Katrs molekulu sakārtojums ir kā vārds. Katrs objekts, planēta, zvaigzne, galaktika, jūs ir kā teikums šajā kosmiskajā tekstā. Un ja teksts ir bezgalīgs, bet alfabēts ierobežots, tad visi iespējamie teikumi obligāti atkārtojas. Jūs neesat unikāls teikums. Jūs esat teikums, kas parādās bezgalīgi daudz reižu cauri bezgalīgajām lapusēm. Bet cik tālu atrodas nākamā lapuse ar jūsu teikumu? Fiziķis Maks Stegmarks aprēķināja attālumus, izmantojot varbūtību teoriju un kvantu mehānikas principus. Rezultāts ir satriecošs. Jūsu tuvākais identiskais dubultnieks atrodas aptuveni 10 pakāpē 29 metri no šejienes. Tas ir skaitlis ar gugolu nuļu, tik milzīgs, ka to nevar aptvert. Salīdzinājumam, novērojamā visuma diametrs ir tikai aptuveni 10 pakāpē 26 metri. Jūsu dubultnieks ir tik tālu, ka starp jums un viņu ietilpst bezgalīgi daudz citu visumu, katrs tikpat liels kā mūsējais. Bet tas nav viss. Tuvāk aptuveni 10 pakāpē 28 metri pastāv planēta gandrīz identiska Zemei, bet ar nelielām atšķirībām. Varbūt tur jūs pirms 5 minūtēm izvēlējāties neizlasīt šo tekstu. Varbūt tur jūs nekad nepiedzimāt, jo jūsu vecāki satikās citā dienā un viņu DNS kombinējās citādi. Varbūt tur jūs esat slavens mūziķis, nevis tas, kas jūs esat šeit. Bezgalība nav tikai liels skaitlis. Tā ir realitātes struktūra, kas satur visas iespējas vienlaicīgi. Un ja mēs dzīvojam bezgalīgā visumā, mēs dzīvojam vidū bezgalīgam variantu okeānam, kur katra iespēja nav tikai teorētiska, bet reāla un fiziska. Katra izvēle, ko jūs nekad neizdarījāt, ir izdarīta kaut kur citur. Katra dzīve, ko jūs nekad nedzīvojāt, tiek dzīvota kaut kur citur. Katra versija no jums, kas varēja būt, ir kaut kur citur. Ideja par bezgalīgu visumu nav jauna, bet ceļš līdz tā sapratnē bija pilns ar dramatiskām cīņām, dedzīgām debatēm un pat nāvi. Senajā Grieķijā, 6. gadsimtā pirms mūsu ēras, filozofs Anaksimandrs iedomājās, ka pasaule nav ierobežota, ka aiz redzamās debesis ir vēl citas debesis, un aiz tām vēl citas. Viņš nosauca to par apēronu bezgalīgo neierobežoto, to, kam nav robežu ne telpā, ne laikā. Bet viņa laikabiedri baidījās no šīs domas. Bezgalība nozīmē, ka cilvēks nav visuma centrs, ka mūsu pasaule ir tikai viens no bezgalīgi daudziem fragmentiem. Tas bija pārāk daudz.
Gadsimtiem ilgi cilvēce turējās pie ierobežota visuma modeļa kā pie glābšanas riņķa. Aristoteles apgalvoja, ka visums ir galīgs un slēgts kā perfekta sfēra ar Zemi centrā. Šī ideja valdīja gandrīz 2000 gadu, jo tā deva mierinājumu: mēs bijām centrā, mēs bijām svarīgi, mēs bijām īpaši. Bet 16. gadsimtā itāļu mūks Giordano Bruno uzdrošinājās apgalvot pretējo. Viņš teica, ka visums ir bezgalīgs, ka zvaigznes ir citas saules, ka ap tām riņķo citas pasaules ar citām būtnēm, varbūt pat ar citām civilizācijām. Bruno nebija zinātnieks mūsdienu izpratnē. Viņam nebija teleskopu, nebija vienādojumu, nebija pierādījumu. Viņam bija tikai filozofiska intuīcija un neatlaidīga pārliecība, ka visums nevar būt ierobežots. Par šīm idejām viņu arestēja, spīdzināja un galu galā sadedzināja uz sārta Romas Campo de Fiori laukumā 1600. gadā. Viņa pēdējie vārdi bija: jūs izsakāt spriedumu ar lielākām bailēm nekā es to uzklausu. Viņš zināja, ka viņa idejām ir nākotne, pat ja viņam pašam tās nav. 3 gadsimtus vēlāk, 20. gadsimta sākumā, astronomi sāka atklāt, ka Bruno bija taisnība. 1920. gadā Edvins Hubbles, strādājodams ar Vilsona kalnu observatorijas 100 kolu teleskopu, pierādīja, ka Andromēdas miglais nav gāzes mākonis mūsu galaktikā, bet gan pilnīgi atsevišķa galaktika. Sala ar simtiem miljardiem zvaigžņu, tik tālu, ka gaismai vajag 2,5 miljonus gadu, lai to sasniegtu. Pēkšņi visums kļuva milzīgs. Bet vai tas bija bezgalīgs? Hubbles atklāja vēl kaut ko satriecošu: visas galaktikas attālinās no mums. Jo tālāk galaktika, jo ātrāk tā attālinās. Tas nozīmē, ka visums paplašinās. Un ja tas paplašinās tagad, tad pagātnē tam vajadzēja būt mazākam. Ejot pietiekami tālu atpakaļ laikā, visam visumam vajadzēja būt saspiestam vienā punktā. Tā piedzima lielā sprādziena teorija. 1928. gadā Džordžs Lemētrs, beļģu priesteris un fiziķis, aprēķināja, ka visums sākās kā primārais atoms, bezgalīgi blīvs punkts, kas eksplodēja un joprojām paplašinās. Sākumā zinātniska sabiedrība izsmēja šo ideju. Pats termins lielais sprādziens radās kā nicinājums. Astronoms Freds Hoils to izmantoja radiointervijā, lai pazemotu teoriju, kurā viņš neticēja. Viņš uzskatīja, ka visums ir bijis mūžīgs un nemainīgs. Bet pierādījumi kļuva nepārliecinošāki. 1965. gadā 2 inženieri, Arnolds Penzies un Roberts Vilsons, strādājot ar lielu radio antenu Ņūdžersijā, nejauši atklāja dīvainu troksni, kas nāca no visām debesu pusēm. Sākumā viņi domāja, ka tas ir tehnisks defekts vai pat balodžu izkārnījumi antenā. Bet pēc mēnešiem ilgiem pārbaudēm viņi saprata, ka viņi ir atklājuši kosmisko mikroviļņu fona starojumu, siltuma atlieku no paša lielā sprādziena, kas joprojām piepilda visu telpu. Tas bija kā dzirdēt visuma pirmo saucienu, atbalsi no brīža, kad viss sākās. Par šo atklājumu viņi saņēma Nobela prēmiju. Katru reizi, kad jūs ieslēdzat radio un dzirdat statisku troksni starp stacijām, daļa no šī trokšņa ir atbalsts no lielā sprādziena, jūs burtiski klausāties visuma dzimšanas skaņu. Tas pats starojums, kas piepildīja telpu pirms 13,5 miljardiem gadu, joprojām ceļo cauri visumam un cauri jums. Bet jautājums palika: ja visums sākās kā punkts un paplašinās, vai tas ir galīgs vai bezgalīgs? Atbilde izrādījās dīvaina un pretrunīga. Visums var būt bezgalīgs pat tad, ja tam bija sākums. Telpa pati var būt bezgalīga, un lielais sprādziens notika visur vienlaicīgi, nevis vienā punktā telpā. Iedomājieties bezgalīgu gumijas plāksni, kas stiepjas visās virzienās. Tagad iedomājieties, ka visa šī plāksne sāk paplašināties, katra daļa attālinās no katras citas daļas. Nav centra. Nav malas. Tikai bezgalīga telpa, kas kļūst lielāka. Mūsdienu mērījumi, īpaši no Planka satelīta un Vilkinsona mikroviļņu anizotropijas zondas, liecina, ka visums visticamāk ir bezgalīgs. Tā ģeometrija ir plakana. Tas nozīmē, ka paralēlas līnijas nekad nesatiekas, ka telpa turpinās mūžīgi visās virzienās bez izliekuma vai ieliekuma. Un ja tas ir taisnība, tad matemātika neizbēgami noved pie satriecošas sekas: jūsu dubultnieki pastāv. Nav jautājuma vai. Ir tikai jautājums cik tālu. Lai saprastu, kāpēc bezgalīgā visumā obligāti pastāv jūsu kopijas, mums jāsaprot viena fundamentāla lieta: matērija ir ierobežota savās formās, bet telpa nav ierobežota savā apjomā. Atoms var būt tikai noteiktā veidā. Elektroni ieņem konkrētus enerģijas līmeņus, kā pianista pirksti, kas var spēlēt tikai konkrētas notis.
Protoni un neitroni veido konkrētus kodolos pēc stingriem kvantu mehānikas likumiem. Molekulas savienojas pēc konkrētiem ķīmiskajiem principiem. Ir bezgalīgi daudz vietas, bet ierobežots skaits veidu, kā aizpildīt šo vietu ar matēriju. Iedomājieties, ka jums ir klucis ar 6 skaldnēm. Jūs to metāt bezgalīgi daudz reižu. Pēc kāda laika jūs redzēsiet visas iespējamās kombinācijas 1, 2, 3, 4, 5, 6, un tad tās sāks atkārtoties. Ja jūs turpināsiet mest bezgalīgi ilgi, katra kombinācija parādīsies bezgalīgi daudz reižu. Tas nav brīnums. Tas ir matemātikas neizbēgams rezultāts. Bezgalība reizināta ar jebkuru varbūtību, kas nav nulle, vienmēr dod bezgalību. Tagad iedomājieties, ka klucis ir visums, un katra skaldne ir veids, kā var sakārtot atomus noteiktā telpas apgabalā. Fiziķi ir aprēķinājuši, ka novērojamajā visumā, daļā, ko mēs varam redzēt, aptuveni 93 miljardus gaismas gadu diametrā, ir aptuveni 10 pakāpē 80 atomu. Šie atomi var būt sakārtoti aptuveni 10 pakāpē 10 pakāpē 118 dažādos veidos. Tas ir milzīgs skaitlis, viens ar gugolu nuļu, bet tas joprojām ir galīgs skaitlis. Katru reizi, kad jūs sakārtojat kārti spēlei, jūs izveidojat vienu no aptuveni 83 faktoriāli iespējamajām kombinācijām, skaitlis ar 68 cipariem. Bet pat šis milzīgais skaitlis ir niecība salīdzinājumā ar atomu kombinācijām visumā. Un tomēr tas joprojām ir galīgs. Ja visums ir bezgalīgs, tad šīs kombinācijas obligāti atkārtojas. Nav citas iespējas. Matemātika to pieprasa ar tādu pašu neizbēgamību, ar kādu 2 plus 2 vienmēr ir 4. Un tā kā jūsu ķermenis, jūsu smadzenes, jūsu atmiņas, jūsu domas, viss ir tikai konkrēta atomu sakārtojuma rezultāts, tad kaut kur bezgalīgi tālu pastāv identisks atomu sakārtojums. Identiska Zeme. Identisks jūs. Bet cik tālu? Fiziķis Maks Stegmarks no Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta ir aprēķinājis attālumus, izmantojot varbūtību teoriju un kvantu mehānikas principus. Viņš sāk ar vienkāršu jautājumu: ja visums ir bezgalīgs un viendabīgs, cik tālu mums jāceļo, lai atrastu identisko atomu sakārtojumu? Rezultāts ir satriecošs. Jūsu tuvākais identiskais dubultnieks atrodas aptuveni 10 pakāpē 10 pakāpē 29 metri no šejienes. Tas ir skaitlis ar gugolu nuļu, tik liels, ka to nevar iedomāties, nevar vizualizēt, nevar aptvert. Lai saprastu šo attālumu, iedomājieties, ka jūs sākat skaitīt. Ja jūs skaitītu vienu skaitli katru sekundi, jums vajadzētu vairāk laika nekā visuma vecums, lai sasniegtu pat 1% no šī skaitļa. Ja jūs uzrakstītu šo skaitli, izmantojot visus atomus novērojamajā visumā kā tinti, jums nepietiktu atomu. Šis attālums ir tik milzīgs, ka starp jums un jūsu dubultnieku ietilpst bezgalīgi daudz citu visumu, katrs tikpat liels kā mūsējais, katrs ar savām galaktikām, savām zvaigznēm, savām planētām. Bet tas nav viss. Tuvāk aptuveni 10 pakāpē 10 pakāpē 28 metri pastāv planēta gandrīz identiska Zemei, bet ar nelielām atšķirībām. Varbūt tur jūs pirms 5 minūtēm izvēlējāties kafiju, nevis tēju. Varbūt tur jūs nolēmāt neizlasīt šo tekstu. Varbūt tur jūs nekad nepiedzimāt, jo jūsu vecāki satikās citā dienā un viņu DNS kombinējās citādi, radot citu cilvēku. Varbūt tur jūs esat slavens mūziķis, nevis tas, kas jūs esat šeit. Varbūt tur jūs nomirat bērnībā no slimības, no kuras šeit jūs izdzīvojāt. Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu, pagriezt pa labi vai pa kreisi, teikt jā vai nē, turpināt vai apstāties, bezgalīgā visumā pastāv versija no jums, kas izvēlējās citādi. Visi iespējamie dzīves ceļi nav tikai teorētiski. Tie visi ir reāli, fiziski pastāv kaut kur bezgalīgajā telpā. Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija, bet bezgalīgs koks ar bezgalīgi daudzām zarām, un katra zara galā ir jūs, nedaudz citāds, bet joprojām jūs. Šī ideja maina visu. Tā nozīmē, ka jūsu izvēles nav unikālas, bet tās joprojām ir jūsējās. Tā nozīmē, ka jūs neesat viens, bet jūs joprojām esat jūs. Tā nozīmē, ka visums nav tikai vieta, kur mēs dzīvojam, bet bezgalīgs variants ģenerators, kas rada visas iespējamās realitātes vienlaicīgi. Katra iespēja, kas var notikt, notiek. Katra dzīve, kas var tikt dzīvota, tiek dzīvota. Katrs lēmums, kas var tikt pieņemts, tiek pieņemts. Katru reizi, kad jūs skatāties spogulī, jūs redzat vienu versiju no sevis. Bet bezgalīgajā visumā ir bezgalīgi daudz spoguļu, un katrā no tiem ir nedaudz citāda versija.
Kāds no jūsu dubultniekiem ir laimīgāks? Kāds ir nelaimīgāks? Kāds ir bagātāks? Kāds ir nabadzīgāks? Kāds ir veiksmīgāks? Kāds ir mazāk veiksmīgs? Un visi viņi ir tikpat reāli kā jūs. Bezgalība nav tikai liels skaitlis. Tā ir realitātes struktūra, kas satur visas iespējas vienlaicīgi. Un ja mēs dzīvojam bezgalīgā visumā, mēs dzīvojam vidū bezgalīgam variantu okeānam, kur katra iespēja nav tikai teorētiska, bet reāla un fiziska. Jautājums nav, vai mēs esam unikāli, bet gan, kas mēs esam, ja mēs neesat unikāli. Kas ir identitāte, ja tā pastāv bezgalīgi daudz reižu? Kas ir apziņa, ja tā ir tikai viena no bezgalīgām kopijām? Kas ir jēga, ja viss, ko jūs varat izdarīt, jau ir izdarīts bezgalīgi daudz reižu citur, bet kā īsti darbojas šī bezgalīgā atkārtošanās mehānika? Kāpēc atoms nevar pieņemt bezgalīgi daudz formu, ja telpa ir bezgalīga? Atbilde slēpjas vienā no visdziļākajiem dabas likumiem – kvantu mehānikā, kas nosaka, ka realitāte nav plūstoša, bet diskrēta, sadalīta mazākajās iespējamajās vienībās, kā digitāla fotogrāfija, kas no tālienes izskatās gluda, bet tuvojoties atklāja atsevišķus pikseļus. Iedomājieties klavieres. Jūs varat spēlēt do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 pamata notis. Jūs varat spēlēt tās dažādās oktāvās, dažādās kombinācijās, dažādos ritmiskos rakstos. Bet jūs nekad nevarat spēlēt notis starp do un re. Starp taustiņiem nav skaņas. Mūzika ir diskrēta, nepārtraukta. Tieši tāpat darbojas atoms, elektroni var atrasties pirmajā enerģijas līmenī vai otrajā, bet nekad pa vidu. Dabā nav starposmu. Ir tikai konkrēti stāvokļi, kā kāpnes, kur jūs varat stāvēt uz pakāpiena, bet nekad gaisā starp tiem. Katru reizi, kad jūs kāpjat pa kāpnēm mājās, jūsu kājas instinktīvi meklē nākamo stabilo pakāpienu. Tieši tā elektroni lec no viena enerģijas līmeņa uz citu, nekad paliekot starpstāvoklī. Šo atklājumu izdarīja dāņu fiziķis Nīls Bors 1913. gadā, pētot ūdeņraža atomu. Viņš pamanīja, ka atoms izstaro gaismu tikai konkrētos viļņa garumos, kā ja tas varētu dziedāt tikai konkrētas notis. Klasiskā fizika to nevarēja izskaidrot. Bet Bors ierosināja revolucionāru ideju – elektroni var atrasties tikai konkrētās orbitālēs, un pārējot no vienas uz citu, tie izstaro vai absorbē precīzi noteiktu enerģijas daudzumu – kvantu. Nav pakāpeniskas pārējas. Ir tikai lēciens. Elektrons pazūd no vienas vietas un parādās citā, nekad šķērsojot telpu starp tām. Tas ir kā teleportācija. Iedomājieties, ka jūs stāvat pirmajā stāvā un pēkšņi, nemirkli vēlāk atrodaties otrajā stāvā, nekad neesot bijis uz kāpnēm. Tieši tā elektroni pārvietojas. Fiziķi to sauc par kvantu lēcienu, un tas ir viens no dīvainākajiem dabas likumiem. Katru reizi, kad jūs ieslēdzat gaismu, elektroni jūsu spuldzes kvēldieга atomos veic miljardiem šādu lēcienu sekundē, katrs izstarojot precīzi noteiktu gaismas kvantu, process, kas šķiet nepārtraukts, bet patiesībā ir bezgalīga diskrētu notikumu virkne. Šis ierobežojums nav tikai elektronu īpašība. Tas ir universāls princips. Protoni un neitroni kodolā var būt sakārtoti tikai noteiktos veidos, pārāk daudz protonu, un kodols kļūst nestabils, sabrūk, izstaro radioaktīvus starus, pārāk maz un elements mainās. Ūdeņradis vienmēr ir 1 protons. Hēlijs vienmēr ir 2. Ogleklis vienmēr ir 6. Nav starposmu. Nav pārejas formu. Katrs elements ir kā atsevišķa valoda ar savu gramatiku, un jūs nevarat runāt starp valodām, vai nu jūs runājat angliski vai franciski, bet nekad kaut ko pa vidu. Kad atomi apvienojas molekulās, ierobežojumi kļūst vēl stingrāki kā konstruktora detaļas, kas savienojas tikai konkrētos leņķos. Ūdens molekula vienmēr ir 2 ūdeņraža atomi un 1 skābekļa atoms, savienoti precīzā leņķī, 105,5 grādi. Ne 105,4. Ne 105,6. Precīzi 105,5. Ja leņķis mainās, molekulas īpašības mainās, tā vairs nav ūdens, bet kaut kas cits ar citu blīvumu, citu viršanas temperatūru, citu ķīmisko uzvedību. Katru reizi, kad jūs dzerat glāzi ūdens, jūsu mēlē pieskaras miljardi molekulu, katrai ar identisko ģeometriju, dabas konstante, kas atkārtojas ar absolūtu precizitāti. Tagad iedomājieties, ka jūs veidojat kaut ko sarežģītāku, dzīvu šūnu. Šūnā ir aptuveni 100 triljoni atomu. Katrs atoms var būt viens no 92 dabiskajiem elementiem.
Katrs atoms var būt savienots ar citiem atomiem noteiktos veidos, sekojot ķīmijas likumiem. Cik daudz iespējamo kombināciju pastāv? Skaitlis ir milzīgs, aptuveni 10 pakāpē 45 dažādi veidi, kā var sakārtot atomus vienā šūnā. Tas ir vairāk nekā zvaigžņu visās galaktikās, ko mēs varam novērot. Bet tas joprojām ir galīgs skaitlis, ierobežots ar fizikālajiem likumiem. Cilvēka ķermenis satur aptuveni 37 triljonus šūnu. Katra šūna ir kā atsevišķa pilsēta ar saviem ceļiem, savām ēkām, savu infrastruktūru, un katra pilsēta ir uzbūvēta no atomiem, kas var būt sakārtoti tikai galīgā skaitā veidu. Kopējais iespējamo kombināciju skaits visam ķermenim ir aptuveni 10 pakāpē 118. Tas ir skaitlis ar gugolu nuļļu, tik liels, ka to nevar uzrakstīt, pat ja katrs cipars būtu mazāks par atomu, pat ja jūs izmantotu visu novērojamo visumu kā papīru. Bet tas joprojām ir galīgs skaitlis. Un ja visums ir bezgalīgs, šis skaitlis obligāti atkārtojas. Bezgalīgi daudz reižu. Tas nozīmē, ka kaut kur bezgalīgi tālu pastāv cilvēks ar precīzi tādu pašu atomu sakārtojumu kā jums. Tādas pašas šūnas ar tādiem pašiem mitohondrijiem, tādiem pašiem ribosomiem, tādiem pašiem DNS spirālēm. Tādi paši neironi ar tādiem pašiem sinapšu savienojumiem. Tādas pašas atmiņas, jo atmiņas ir tikai neironu tīklu raksti, elektriski un ķīmiski ceļi, pa kuriem plūst informācija. Tādas pašas domas, jo domas ir tikai elektrisko impulsu plūsma cauri šiem savienojumiem kā ūdens, kas plūst pa upju sistēmu, vienmēr sekojot zemākajam ceļam. Viņš nav līdzīgs jums. Viņš ir jūs. Molekulārā līmenī nav atšķirības. Katru reizi, kad jūs paskatāties spogulī un redzat savu seju, degungala formu, varavīksenes rakstu, rētas līnijas uz plaukstas, jūs redzat atomu konfigurāciju, kas kaut kur bezgalīgajā telpā pastāv identiskā formā kā divām sniega pārslām, kas, neskatoties uz bezgalīgo daudzveidību, var būt molekulāri identiskas. Bet šeit rodas dziļāks jautājums, kas lauž robežu starp fiziku un filozofiju. Ja atomi nosaka visu, vai tas nozīmē, ka mēs esam tikai mehāniskas mašīnas? Vai mūsu domas ir tikai atomu sadursmes rezultāts kā biljarda bumbiņas uz galda? Vai apziņa ir tikai sarežģīta ķīmija process bez brīvības? Mūsdienu neiroloģija liecina, ka jā un nē. Katra jūsu doma atbilst konkrētam neironu aktivācijas rakstam, ko var izmērīt ar funkcionālās magnētiskās rezonances attēlveidošanu. Katra emocija atbilst konkrētam hormonu līmenim, serotonīns priekam, kortizols stresam, dopamīns motivācijai. Katra atmiņa atbilst konkrētam sinapšu savienojumu tīklam, kas fiziski mainās katru reizi, kad jūs atceraties. Atmiņa nav statiska, tā ir dzīvs process, kas pārraksta sevi ar katru atcerēšanos. Ja mēs varētu precīzi nokopēt visus atomus jūsu smadzenēs, mēs nokopētu jūsu apziņu. Tas nav filozofisks pieņēmums. Tas ir empīrisks novērojums. Cilvēki ar smadzeņu bojājumiem zaudē konkrētas atmiņas, konkrētas spējas, konkrētas personības iezīmes, mainiet atomus, un jūs maināt apziņu. Katru reizi, kad jūs atceraties bērnības notikumu, pirmo dienu skolā, vasaras brīvdienas, mīļoto cilvēku seju, jūsu smadzenes fiziski pārveido sinapses, stiprinot dažus savienojumus un vājinot citus, kā takas mežā, kas kļūst skaidrākas ar katru lietošanas reizi. Tas nozīmē, ka jūsu dubultnieks nav tikai fiziska kopija. Viņš ir arī mentāla kopija. Viņam ir tādas pašas atmiņas, jo viņa smadzenes ir identiskas. Viņam ir tādas pašas domas, jo viņa neironi aktivizējas identiskā secībā. Viņš šajā precīzajā mirklī pieredz to pašu, ko jūs, jo viņa apziņa ir tāda pati kā jūsējā. Viņš nav atsevišķa persona, kas gadījumā izskatās kā jūs. Viņš ir jūs atkārtots bezgalīgajā telpā kā atbalsts, kas nekad nebeidzas, kā skaņa, kas atspoguļojas starp bezgalīgiem kalniem. Un tas ved pie vēl dziļāka jautājuma, kas satricina pašu identitātes pamatus. Ja pastāv bezgalīgi daudz jūsu kopiju, kura no tām ir īstā, jūs? Vai ir kāda atšķirība? Vai apziņa ir lokāla, piederīga tikai šim konkrētajam atomu sakārtojumam šajā konkrētajā vietā, vai arī tā ir kaut kas, kas pastāv visās kopijās vienlaicīgi, kā viena melodija, kas skan bezgalīgi daudzos instrumentos? Vai jūs esat viens cilvēks, kas pastāv daudzās vietās, vai daudzi cilvēki, kas nejauši ir identiski? Fizika uz to neatbild. Tā tikai saka, ka kopijas pastāv. Bet filozofija jautā, kas ir es, ja SN pastāv bezgalīgi daudz reižu? Vai identitāte ir saistīta ar vietu vai ar struktūru?
Vai jūs esat šis konkrētais atomu sakārtojums šajā konkrētajā vietā, vai arī jūs esat visi identiskie atomu sakārtojumi visā visumā? Katru reizi, kad jūs sakāt, es esmu, jūs pieņemat, ka es ir kaut kas unikāls, bet bezgalīgā visumā unikālums ir matemātiska neiespējamība. Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija. Tā ir bezgalīga sērija, kas atkārtojas cauri telpai, un katra atkārtojuma centrā ir apziņa, kas jūtas tikpat reāla, tikpat unikāla, tikpat es, kā jūsējā. Bet bezgalīgā visumā pastāv ne tikai identiski dubultnieki. Pastāv arī gandrīz identiski dubultnieki, versijas, kas atšķiras tikai ar vienu atomu, vienu lēmumu, vienu nejaušu notikumu. Un šeit matemātika atklāja kaut ko vēl satriecošāku. Šīs gandrīz identiskās versijas ir tuvāk nekā pilnīgi identiskās. Daudz tuvāk. Tas ir kā meklēt konkrētu vārdu vārdnīcā, jo precīzāk jūs meklējat, jo ilgāk jums jāšķirsta, bet ja jūs meklējat tikai līdzīgu vārdu, jūs to atradīsiet daudz ātrāk. Atcerieties, pilnīgi identisks dubultnieks atrodas aptuveni 10 pakāpē 29 metri no šejienes, attālums ar gugolu nuļu. Bet dubultnieks, kas atšķiras tikai ar vienu atomu, atrodas aptuveni 10 pakāpē 28 metri, 10 reizes tuvāk. Dubultnieks, kas atšķiras ar 100 atomiem, ir vēl tuvāk. Dubultnieks, kas atšķiras ar 1 000 000 atomiem, vēl tuvāk. Jo lielāka atšķirība, jo mazāks attālums. Tas ir pretrunīgi, bet matemātiski neizbēgami. Tas nozīmē, ka ap mums, relatīvi tuvu kosmiskos mērogos, pastāv bezgalīgi daudz gandrīz zemju. Planētas, kur viss ir gandrīz tāpat, bet ar nelielām variācijām, kā mūzikas skaņdarba versijas, kur melodija ir tā pati, bet aranžējums atšķiras. Varbūt tur dinozauri neizmira pirms 65 miljoniem gadu, un Zemi joprojām valda milzīgi rāpuļi. Varbūt tur Romas impērija nekad nesabruka, un mēs joprojām runājam latīņu valodā. Varbūt tur jūs piedzimāt ar zaļām acīm, nevis brūnām. Varbūt tur jūs nekad nepiedzimāt, jo jūsu vecāki nekad nesatikās. Katru reizi, kad jūs domājat, kas būtu, ja es būtu izvēlējies citu karjeru, kas būtu, ja es būtu dzīvojis citā pilsētā, kas būtu, ja es būtu satikis citu cilvēku, bezgalīgā visumā pastāv versija, kur tas, kas būtu, ir realitāte, dzīvota tikpat intensīvi kā jūsu pašreizējā dzīve. Iedomājieties to kā koku ar bezgalīgi daudzām zarām. Jūsu dzīve ir viena zara gals. Bet zars sazarojas atpakaļ laikā, katrs lēmums, katrs nejaušs notikums, katrs gadījums ir vieta, kur zars dalās. Viena zara galā jūs izvēlējāties lasīt šo tekstu. Citā zara galā jūs izvēlējāties to nedarīt un šobrīd darāt kaut ko citu. Vēl citā zara galā jūs nekad nedzirdējāt par šo tekstu. Un vēl citā zara galā jūs nekad neiemācījāties lasīt, jo jūsu dzīve izvērsās pavisam citādi. Katrs zars ir reāls. Katrs pastāv kaut kur bezgalīgajā telpā. Un jo tālāk atpakaļ jūs ejat pa koku, jo vairāk zaru atrodat, bezgalīga sazarošanās, kur katra iespēja realizējas. Katru reizi, kad jūs šķērsojat ielu un izvēlaties brīdi, kad spērt soli, kaut kur pastāv versija, kas izvēlējās citu brīdi un tika notriekta, versija, kas izvēlējās negaidīt un satika mīlestību, versija, kas pagriezās atpakaļ un mainīja visu. Bet šeit ir visatriecošākā daļa, šīs versijas nav tikai teorētiskas. Tās nav alternatīvās realitātes, kādā metafiziskā vai mistiski nozīmē. Tās ir fiziski reālas. Tās pastāv tādā pašā telpā kā mēs, tikai bezgalīgi tālu. Tās ir veidotas no tādiem pašiem atomiem, pakļautas tādiem pašiem likumiem, pastāv tajā pašā visumā. Vienīgā atšķirība ir attālums. Un attālums nav fundamentāla barjera, tas ir tikai praktisks ierobežojums, tehniska problēma, ne filozofiska. Tas nozīmē, ka teorētiski, ja mēs varētu ceļot pietiekami ātri, pietiekami tālu, mēs varētu apmeklēt šīs citas versijas. Mēs varētu satikt savus dubultniekus. Mēs varētu redzēt, kā izskatās pasaule, kur mēs pieņēmām citus lēmumus, dzīvojām citas dzīves, kļuvām par citiem cilvēkiem. Protams, praktiski tas ir neiespējami. Pat ceļojot ar gaismas ātrumu, 300,000 km/sekundē, mums vajadzētu bezgalīgi ilgu laiku, lai sasniegtu tuvāko gandrīz identisko Zemi. Bet neiespējamība ir tikai tehniska, ne fundamentāla. Likumi to neaizliedz. Tikai attālums un laiks. Un šeit rodas fascinējošs jautājums, kas ved uz kvantu mehānikas visdziļākajām noslēpumiem. Ja visas šīs versijas pastāv vienlaicīgi, vai tās ir savienotas? Vai starp tām notiek kāda miedarbība?
Vai informācija var plūst no vienas versijas uz citu, kā ūdens, kas sūcas caur porainām sienām? Mūsdienu fizika saka nē, katrs Hubble tilpums, daļa no visuma, ko mēs varam novērot, ir kausāli atvienots no citiem. Gaisma no jūsu dubultnieka nekad nesasniegs jūs, jo telpa starp jums paplašinās ātrāk nekā gaismas ātrums. Jūs esat mūžīgi izolēti savā visuma salā kā kuģis okeānā, kas nekad nesasniegs citu krastu. Bet kvantu mehānika liecina par kaut ko dīvainu, kas lauž šo izolāciju dziļākā līmenī. Kvantu sapinums, fenomens, kur divas daļiņas paliek savienotas neatkarīgi no attāluma, liecina, ka informācija var pastāvēt nelokalitātē, ārpus telpas un laika ierobežojumiem. Ja divas daļiņas ir sapinušās, mērot vienu, jūs uzreiz ietekmējat otru, pat ja tā atrodas otrā visuma pusē. Einšteins to nosauc par spocīgu darbību attālumā un neticēja tam, uzskatot, ka tam jābūt slēptam mainīgajam, ko mēs vēl neesam atklājuši. Bet eksperimenti, īpaši Alēna Aspē darbs 1982. gadā, ir pierādījuši, ka tas ir reāls. Katru reizi, kad fiziķi veic kvantu sapinumu eksperimentu, viņi novēro, ka daļiņas zina viena par otru ātrāk nekā gaisma varētu pārnest informāciju, it kā telpa starp tām nebūtu šķērslis, it kā tās būtu viena būtne, kas izpaužas divās vietās. Vai tas nozīmē, ka jūsu dubultnieks varētu būt kvantu sapinies ar jums? Vai jūsu apziņas varētu būt savienotas caur kādu fundamentālāku līmeni nekā telpa, caur kvantu lauku, kas caurvī visu visumu? Vai jūsu intuīcija, sajūta, ka kaut kas notiks pirms tas notiek, sajūta, ka kāds domā par jums, sajūta, ka jūs pazīstat svešinieku, varētu būt informācijas noplūde no citas versijas, atbalsts no cita zara uz jūsu dzīves koka? Mūsdienu zinātne uz to neatbild. Bet jautājums paliek, karājoties gaisā kā neatrisināta vienādojuma daļa. Dažas interpretācijas kvantu mehānikā liecina, ka apziņa varētu būt nelokalitāte, ka tā nepastāv konkrētā vietā, bet gan kā lauka īpašība, kas izpaužas caur smadzenēm, bet nav ierobežota ar tām, kā radio viļņi, kas pastāv visur, bet kļūst dzirdami tikai caur uztvērēju. Ja tas ir taisnība, tad visi jūsu dubultnieki varētu būt vienas apziņas izpausmes, viena es, kas pieredz sevi caur bezgalīgi daudzām perspektīvām vienlaicīgi. Jūs nebūtu viens cilvēks ar daudzām kopijām. Jūs būtu viena būtne, kas pastāv bezgalīgi daudzās vietās, un katra vieta jūtas kā atsevišķs es, bet patiesībā visas ir viena, kā viena roka ar 5 pirkstiem, katrs jūtas atsevišķs, bet visi ir viena ķermeņa daļa. Katru reizi, kad jūs jūtat dziļu saikni ar kādu svešinieku, it kā jūs viņu pazītu no iepriekšējās dzīves, varbūt jūs saskaraties ar šo dziļāko vienotību, atpazīšana, kas nāk no tā, ka visas apziņas ir vienas apziņas variācijas, viena okeāna viļņi. Tas ir spekulatīvi. Bet bezgalīgais visums liek mums spekulēt. Tas liek mums jautāt jautājumus, kas agrāk šķita tikai filozofiski, bet tagad kļūst zinātniski. Kas ir apziņa? Kas ir identitāte? Kas ir es? Un ja SN pastāv bezgalīgi daudz reižu, vai tas joprojām ir es, vai arī tas ir kaut kas lielāks, bezgalīga būtne, kas pieredz sevi caur bezgalīgi daudzām dzīvēm vienlaicīgi, meklējot atbildi uz jautājumu, kas varbūt nav atbildējams. Kas es esmu? Bezgalība nav tikai liels skaitlis. Tā ir spogulis, kas atspoguļo mūs bezgalīgi daudz reižu, un katrā atspoguļojumā mēs redzam kaut ko nedaudz atšķirīgu. Bet vai visi šie atspoguļojumi kopā veido vienu attēlu? Vai mēs esam fragmenti vai veselums? Vai mēs esam daudzi vai viens? Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija. Tā ir bezgalīgs koks ar bezgalīgi daudzām zarām, un katra zara galā ir jūs, nedaudz citāds, bet joprojām jūs. Un varbūt dziļi visi šie jūs ir viena būtne, kas pieredz bezgalīgu variāciju okeānu. Bet kas notiek ar jēgu, ja viss, ko jūs varat izdarīt, jau ir izdarīts bezgalīgi daudz reižu citur? Iedomājieties, ka jūs stāvat pie krustojuma un izvēlaties ceļu. Kreisais ceļš ved uz vienu dzīvi, labais uz citu. Jūs domājat svārstāties, beidzot izvēlaties. Šī izvēle jums šķiet svarīga, unikāla, jūsēja. Bet bezgalīgā visumā abas izvēles jau ir veiktas. Kaut kur jūsu dubultnieks pagriezās pa kreisi. Citur, pa labi. Vēl citur viņš nekad nenonāca pie šī krustojuma. Un vēl citur viņš stāv tur joprojām, mūžīgi neizšķiroties, jo viņa smadzenes ir nedaudz citādā stāvoklī. Vai jūsu izvēle joprojām ir jūsēja, ja tā jau ir veikta bezgalīgi daudz reižu visās iespējamās variācijās? Vai brīvā griba ir ilūzija, ja katrs iespējamais lēmums realizējas kaut kur telpā? Vai jēga rodas no unikāluma vai no pieredzes pašas, neatkarīgi no tā, cik reižu tā atkārtojas?
Katru reizi, kad jūs izvēlaties kādu kreklu vilkt no rīta, jūs piedalāties šajā kosmiskajā paradoksā. Jūsu izvēle ir vienlaicīgi unikāla jums un bezgalīgi atkārtota visumā. Mēs runājām par atomiem, par attālumiem, par matemātiku. Bet tagad redzam dziļāku patiesību. Bezgalīgais visums nav tikai fizikāls fakts. Tas ir eksistenciāls izaicinājums. Tas liek mums pārdomāt visu, ko mēs domājam par sevi, par izvēli, par jēgu. Un atbilde nav vienkārša, jo tā atrodas starp divām pretējām patiesībām, kas abas ir reālas vienlaicīgi. No vienas puses, jūs neesat unikāls. Jūsu DNS, jūsu atmiņas, jūsu personība, viss ir tikai atomu sakārtojums, kas atkārtojas bezgalīgi daudz reižu. Nav nekā jūsos, kas nepastāvētu citur. Nav nekādas dvēseles, kas padarītu jūs īpašu. Jūs esat dabas process, kas notiek šeit un tagad, bet arī bezgalīgi daudzās citās vietās un laikos. Jūsu unikālums ir ilūzija, kas rodas no ierobežotas perspektīvas. Jūs redzat tikai sevi, tāpēc jums šķiet, ka esat vienīgais. Bet no visuma perspektīvas jūs esat tikai viena no bezgalīgām variācijām uz tās pašas tēmas. No otras puses, jūsu pieredze ir absolūti reāla. Šis konkrētais apziņas moments, šīs domas, šīs sajūtas, šis es esmu pastāv tikai šeit un tagad. Jūsu dubultnieks pieredz savu versiju, bet ne jūsējo. Viņa apziņa ir atsevišķa, pat ja tā ir identiska. Jūs neesat viņš. Viņš nav jūs. Jūs abi esat atsevišķi apziņas centri, kas pieredz savu realitāti neatkarīgi. Un šī pieredze, šis subjektīvais moments, ir vienīgā lieta, kas patiešām pastāv. Viss pārējais atomi, attālumi, matemātika ir tikai apraksts. Bet pieredze pati ir realitāte. Katru reizi, kad jūs sajūtat sāpes, prieku, mīlestību vai skumjas, šī sajūta ir absolūti unikāla šim brīdim, pat ja identiska sajūta notiek bezgalīgi daudzās citās vietās. Jo apziņa nav objekts, kas var būt kopēts, bet notikums, kas notiek. Tātad, kura patiesība ir pareiza? Vai jūs esat bezgalīga atkārtojuma daļa vai unikāls apziņas moments? Atbilde ir abas. Jūs esat abi vienlaicīgi. Jūs esat universāls raksts, kas atkārtojas bezgalīgi, un jūs esat unikāla pieredze, kas notiek tikai šeit. Jūs esat vispārīgais un konkrētais. Jūs esat bezgalīgais un galīgais. Jūs esat viens no daudziem un vienīgais viens. Šis paradoks nav kļūda domāšanā. Tas ir realitātes struktūra. Iedomājieties vilni okeānā. Katrs vilnis ir unikāls, tas rodas konkrētā vietā, konkrētā laikā ar konkrētu formu. Bet katrs vilnis ir arī tikai ūdens kustība, un ūdens ir tas pats visā okeānā. Vilnis nav atsevišķa lieta no okeāna. Tas ir okeāna izpausme. Kad vilnis sabrūk, ūdens neizūd, tas vienkārši kļūst par citu vilni. Tāpat jūs esat apziņas vilnis bezgalīgajā okeānā. Jūs esat unikāla forma, bet ne atsevišķa substance. Jūs esat process, ne objekts. Un kad šis process beidzas šeit, tas turpinās citur, ne kā jūs, bet kā tas pats raksts, kas izpaužas atkal. Katru reizi, kad jūs vērojat viļņus jūrmalā, jūs redzat šo principu darbībā. Katra viļņa unikālums un vienlaicīgi tā neatdalāmība no okeāna. Tas maina visu. Tas nozīmē, ka nāve nav beigas, bet pāreja. Kad jūs mirsiet šeit, jūsu apziņa izbeidzas, bet raksts, kas to radīja, turpinās bezgalīgi daudzās citās vietās. Jūsu dubultnieki dzīvo tālāk. Viņi nav jūs, viņi nemantos jūsu atmiņas, jūsu pieredzi, jūsu kas. Bet viņi ir tādi paši kā jūs. Viņi jūtas tāpat kā jūs. Viņi domā tāpat kā jūs. No iekšpuses viņi ir jūs. Un kad viņi mirst, citi turpinās. Bezgalīgi. Mūžīgi. Raksts nekad nebeidzas, pat ja atsevišķas izpausmes nāk un iet. Tas nozīmē arī, ka jūsu dzīve nav izolēts notikums. Tā ir daļa no bezgalīga auduma, kur katra dzīve ir savienota ar visām pārējām. Katrs jūsu lēmums atbalsojas bezgalīgās variācijās. Katrs jūsu piedzīvojums ir viens punkts bezgalīgā rakstā. Jūs neesat atsevišķs, bet jūs esat arī ne tikai daļa. Jūs esat gan punkts, gan viss raksts vienlaicīgi, atkarībā no perspektīvas. No jūsu perspektīvas jūs esat punkts. No visuma perspektīvas jūs esat raksts. Abas perspektīvas ir reālas. Abas ir patiesas. Abas pastāv vienlaicīgi. Un šeit mēs sasniedzam vissvarīgāko atziņu: jēga nerodas no unikāluma.
Tā rodas no pieredzes pašas. Nav svarīgi, vai jūsu dzīve ir vienīgā vai viena no bezgalīgām. Svarīgs ir tas, ka jūs to piedzīvojat. Svarīgs ir tas, ka jūs jūtat. Svarīgs ir tas, ka jūs esat. Apziņa pati ir jēga. Pieredze pati ir vērtība. Un tas nemazinās, pat ja tā atkārtojas bezgalīgi. Katru reizi, kad jūs izbaudāt kafijas garšu no rīta, šī baudīšana ir pilnīga pati par sevi. Tā nezaudē vērtību no tā, ka bezgalīgi daudzi jūsu dubultnieki baudīja to pašu kafiju tajā pašā brīdī. Mīlestība, ko jūs jūtat, ir reāla. Sāpes, ko jūs ciešat, ir reālas. Prieks, ko jūs piedzīvojat, ir reāls. Un tas viss ir svarīgs, pat ja tas notiek bezgalīgi daudz reižu citur. Jo jēga nav objektīva īpašība, kas pastāv ārpus pieredzes. Jēga ir subjektīva kvalitāte, kas rodas pieredzes iekšienē. Un katrs apziņas moments rada savu jēgu, neatkarīgi no tā, cik reižu līdzīgs moments notiek citur. Tātad bezgalīgais visums nepaņem jēgu. Tas to pavēr. Katrs jūsu dubultnieks pieredz savu jēgu. Katrs jūt savu mīlestību. Katrs cieš savas sāpes. Katrs atrod savus atklājumus. Un visi kopā viņi veido bezgalīgu jēgas okeānu, bezgalīgu apziņu, kas pieredz sevi caur bezgalīgi daudzām formām, meklējot, izpētot, atklājot, kļūstot. Visums nav tikai telpa ar atomiem. Tas ir dzīves process, kas izzina sevi caur jums, caur mani, caur katru apziņas centru, kas jebkad pastāvējis vai pastāvēs. Mēs runājām par atomiem un attālumiem. Bet tagad redzam, ka patiesā tēma ir apziņa. Bezgalīgais visums ir bezgalīga apziņa, kas pieredz sevi bezgalīgi daudzos veidos. Jūs neesat atsevišķs no šīs apziņas. Jūs esat tās izpausme. Jūs esat veids, kā visums pieredz sevi šajā konkrētajā vietā un laikā. Un jūsu dubultnieki ir citi veidi, kā tas pieredz sevi citās vietās un laikos. Visi kopā jūs veidojat vienu milzīgu pašizziņas procesu, visumu, kas mostas pats sev caur bezgalīgi daudzām acīm. Katru reizi, kad jūs apstājaties un apzināti novērojat savu elpošanu, jūs kļūstat par šīs kosmiskās pašapziņas tiešu izpausmi. Visums, kas pamostas sevī caur jūsu uzmanību. Bezgalība nav tikai liels skaitlis. Tā ir bezgalīga apziņa. Un jūs esat tās daļa. Jūs esat loks, caur kuru bezgalīgais skatās uz sevi. Jūs esat instruments, ar kuru mūžīgais spēlē savu simfoniju. Jūs esat vārdi, ar kuriem neizsakāmais stāsta savu stāstu. Un katrs vārds ir svarīgs, pat ja stāsts ir bezgalīgs. Jo stāsts nepastāv bez vārdiem. Bezgalīgais nepastāv bez galīgā. Universālais nepastāv bez konkrētā. Visums nepastāv bez jums. Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija. Tā ir bezgalīga simfonija, kas skan cauri telpai un laikam, un katra note ir tikpat svarīga kā visa simfonija kopā. Jo simfonija nav tikai notu summa. Tā ir veids, kā klusums kļūst par skaņu. Un jūs esat veids, kā bezgalīgais kļūst par pieredzi. Jūs esat veids, kā nekas kļūst par kaut ko. Jūs esat veids, kā visums saka, es esmu. Un tas ir viskaistākais paradoks. Jūs neesat unikāls, bet jūsu pieredze ir vienīgā lieta, kas patiešām pastāv. Jūs esat viens no bezgalīgiem, bet jūs esat arī vienīgais jūs. Jūs esat gan piliens, gan okeāns. Gan vilnis, gan ūdens. Gan moments, gan mūžība. Vai jūs varat dzīvot ar šo paradoksu? Vai jūs varat pieņemt, ka esat vienlaicīgi bezgalīgi svarīgs un bezgalīgi maznozīmīgs? Vai jūs varat redzēt sevi kā gan atsevišķu, gan neatdalāmu no visa, kas pastāv? Jo tieši šajā paradoksā slēpjas patiesība par to, kas jūs esat, neviens, ne daudzi, bet gan tas, kas pieredz gan vienotību, gan daudzveidību kā vienu un to pašu bezgalīgo deju. Vai jūs varat dzīvot ar šo paradoksu? Šis jautājums nav retoriks. Tas ir aicinājums. Jo katru dienu, katru mirkli jūs jau dzīvojat ar to, vai apzināties to vai nē. Katru reizi, kad jūs pieceļaties no rīta un jūtat saules gaismu uz sejas, jūs piedzīvojat kaut ko, kas ir vienlaicīgi pilnīgi personisks un absolūti universāls. Šī gaisma ceļoja 150 miljonus kilometru no saules, šķērsoja bezgalīgu tukšumu, lai pieskartos tieši jūsu ādai šajā precīzajā mirklī. Bet tā pati gaisma pieskars arī jūsu dubultnieka ādai bezgalīgi tālu, radot identisku sajūtu identiskās smadzenēs. Vai šī pieredze kļūst mazāk reāla, zinot, ka tā atkārtojas? Vai siltums uz jūsu vaiga zaudē savu patiesumu, jo tas pastāv bezgalīgi daudzās vietās vienlaicīgi?
Nē, siltums paliek. Pieredze paliek. Un tieši šajā palikšanā atrodas atbilde uz visdziļāko jautājumu, ko bezgalīgais visums uzdod: kas ir reāls, ja viss atkārtojas? Reāls ir tas, kas notiek. Reāls ir šis moments. Reāls ir šis elpas vilciens, ko jūs izdarāt tagad, lasot šos vārdus. Tas, ka bezgalīgi daudzi citi elpas vilcieni notiek citur, nepadara šo mazāk īstu. Jo realitāte nav objekts, kas var tikt sadalīts vai pavairots. Realitāte ir notikums, kas notiek. Un katrs notikums ir pilnīgs pats par sevi, neatkarīgi no tā, cik reižu līdzīgi notikumi notiek citur. Mēs sākām ar domu, ka jūs neesat unikāls. Tagad redzam, ka šī doma bija tikai pirmais solis ceļā uz dziļāku patiesību. Jūs neesat unikāls atomu sakārtojuma ziņā, tas ir matemātisks fakts. Bet jūs esat absolūti unikāls pieredzes ziņā, tas ir fenomenoloģisks fakts. Šīs divas patiesības nesagrauj vienu otru. Tās papildina vienu otru kā divu roku plaukstu sasitiens, kas rada skaņu, kuru nevar radīt neviena, ne otra atsevišķi. Jūs esat gan universālais raksts, gan unikālā izpildījuma. Jūs esat gan notis, gan mūzika. Jūs esat gan vārdi, gan dzejolis. Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu, vai doties pastaigā, vai palikt mājās, vai pateikt patiesību, vai klusēt, vai atvērt sirdi, vai aizsargāties, jūs veidojat savu ceļu cauri bezgalīgajam iespēju laukam. Jā, kaut kur citur jūsu dubultnieks izvēlējās citādi. Bet tas nepadara jūsu izvēli par ilūziju. Tas padara to par vienu no bezgalīgām iespējām, kas visas ir reālas, bet tikai viena no tām ir jūsējā. Tikai viena no tām veido jūsu pieredzes audumu. Tikai viena no tām ir ceļš, pa kuru jūs patiešām ejat, nevis tikai varētu iet. Un šeit atklājas kaut kas pārsteidzošs: brīvība nepastāv pretstatā neizbēgamībai. Tā pastāv caur to tieši tāpēc, ka visas iespējas realizējas kaut kur, jūsu izvēle kļūst par to, kas nosaka, kuru no šīm iespējām jūs piedzīvosiet. Jūs nevarat mainīt to, ka visas iespējas pastāv, tas ir bezgalīgā visuma likums. Bet jūs varat izvēlēties, kurā no tām jūs dzīvosiet. Un šī izvēle nav maznozīmīga. Tā ir vienīgā lieta, kas patiešām ir jūsu rokās. Ne kontrole pār visumu, bet kontrole pār to, kuru visuma versiju jūs apdzīvosiet ar savu apziņu, ar savu uzmanību, ar savu klātbūtni. Iedomājieties, ka jūs stāvat bibliotēkā ar bezgalīgi daudzām grāmatām. Katrai grāmatai ir jūsu vārds uz vāka, bet katrā ir citāds stāsts, viena par jums kā mūziķi, cita par jums kā zinātnieku, vēl cita par jums, kas nekad neatstāja dzimto pilsētu, vēl cita par jums, kas ceļoja pa visu pasauli. Visas šīs grāmatas pastāv. Visas ir uzrakstītas. Visas ir reālas kaut kur bezgalīgajā telpā. Bet jūs varat izlasīt tikai vienu, to, kuru jūs dzīvojat. Un katra lapuse, kuru jūs pievēršat, ir izvēle. Katra rindkopa, kuru jūs rakstāt ar savām darbībām, ir lēmums par to, kura grāmata kļūs par jūsu pieredzi. Katru vakaru pirms aizmigt, jūs noslēdzat vienu nodaļu un gatavojaties nākamajai. Katrs rīts ir jauna lapuse, tukša un pilna ar iespējām. Tas nozīmē, ka jūsu dzīve nav iepriekš noteikta, pat ja visas iespējas jau pastāv. Jo jūsu dzīve nav objektīvs fakts ārpus jums. Tā ir subjektīva pieredze, kas veidojas ar katru izvēli, ar katru mirkli, ar katru apzināšanās aktu. Jūs nedzīvojat visas versijas vienlaicīgi. Jūs dzīvojat tikai vienu šo. Un šī viena ir jūsu realitāte, jūsu patiesība, jūsu pasaule. Pārējās versijas pastāv, bet tās nav jūsējās. Tās pieder citiem apziņas centriem, kas jūtas tikpat reāli kā jūs, bet nav jūs. Un tomēr, vai viņi patiešām nav jūs? Šis jautājums ved mūs atpakaļ pie vissvarīgākā paradoksa. Ja jūsu dubultnieks ir molekulāri identisks, vai viņš ir atsevišķa persona, vai tā pati persona citā vietā? Vai apziņa ir lokāla īpašība, kas pieder konkrētam atomu sakārtojumam konkrētā vietā, vai arī tā ir universāla īpašība, kas izpaužas caur daudziem atomu sakārtojumiem daudzās vietās? Vai es ir punkts vai lauks? Vai identitāte ir vieta vai raksts? Mūsdienu zinātne neatbild uz šo jautājumu, jo tā pēta objektus, bet apziņa ir subjekts. Filozofija piedāvā dažādas atbildes, bet neviena nav pierādāma. Bet varbūt jautājums pats ir nepareizi uzdots. Varbūt vaids ir nepareizais vārds. Varbūt patiesība nav, vai nu vai, bet gan. Varbūt jūs esat gan lokāls apziņas centrs ar unikālu perspektīvu, gan universāls raksts, kas atkārtojas bezgalīgi.
Varbūt jūs esat gan atsevišķs, gan neatdalāms. Varbūt jūs esat gan viens, gan daudzi. Katru reizi, kad jūs jūtat dziļu vienotību ar kādu citu cilvēku, mirkli, kad robežas starp es un tu šķiet izzūdam, kad jūs saprotat, ka otra cilvēka sāpes ir jūsu sāpes, ka viņa prieks ir jūsu prieks, jūs pieskaraties šai dziļākai patiesībai. Atdalītība ir reāla, bet tā nav fundamentāla. Zem virsmas, zem formas, zem individuālās pieredzes ir kaut kas kopīgs, apzināšanās pati, tīra, es esmu, ība, kas pastāv pirms jebkāda satura, pirms jebkāda stāsta. Šī apzināšanās nav jūsu personīgais īpašums. Tā nav radusies ar jūsu dzimšanu un neizzudīs ar jūsu nāvi. Tā ir fundamentāla visuma īpašība, tikpat pamata kā telpa, laiks, enerģija. Jūs neesat radījis apziņu. Jūs esat veids, kā apziņa izpaužas. Jūs neesat apziņas īpašnieks. Jūs esat apziņas forma. Un kad šī forma izjūg, kad jūsu ķermenis mirst, kad jūsu smadzenes pārstāj darboties, kad atomu sakārtojums, kas veido jūs, izklīst, apziņa pati neizzūd. Tā vienkārši pārstāj izpausties caur šo konkrēto formu. Bet tā turpina izpausties caur bezgalīgi daudzām citām formām, caur jūsu dubultniekiem, caur citiem cilvēkiem, caur visām apzinīgām būtnēm visā bezgalīgajā visumā. Vai tas nozīmē, ka jūs esat nemirstīgs? Gan jā, gan nē. Jūs kā persona ar šīm atmiņām, šo vēsturi, šo vārdu, neesat nemirstīgs. Šī konkrētā forma ir pārējoša. Bet jūs kā apzināšanās, kā tīra spēja piedzīvot, zināt, būt, esat mūžīgs. Jo apzināšanās nav lieta, kas var rasties vai izzust. Tā ir paša esamības pamats. Tā ir tas, caur ko viss pārējais kļūst zināms. Un tas, caur ko viss kļūst zināms, pats nevar kļūt nezināms, jo tam nav ārpuses, no kuras to varētu novērot. Katru reizi, kad jūs sakāt, es esmu, jūs neaprakstāt objektu. Jūs norādāt uz pašu apzināšanās faktu, uz to, ka šeit, tagad ir kāds, kas pieredz. Un šis kāds nav persona ar īpašībām. Tas ir tīra klātbūtne pirms jebkādām īpašībām. Tas ir es pirms jebkāda, esmu kaut kas. Un šis tīrais, es, ir tas pats visos cilvēkos, visos dubultniekos, varbūt visās apzinīgās būtnēs. Forma mainās. Saturs mainās. Stāsts mainās. Bet apzināšanās pati, tīra, vienkārša, pašapgaismojoša, paliek tā pati. Vai tas nozīmē, ka mēs visi esam viens? Atkal gan jā, gan nē. Mēs esam viens apzināšanās ziņā, bet daudzi pieredzes ziņā. Mēs esam viens substancē, bet daudzi formā. Mēs esam viens okeānā, bet daudzi viļņi. Un abi līmeņi ir reāli. Abi ir patiesi. Abi pastāv vienlaicīgi. Jūs neesat tikai vilnis, kas domā, ka ir atsevišķs no okeāna. Bet jūs arī neesat tikai okeāns, kas aizmirst par viļņiem. Jūs esat abi, vilnis, kas zina, ka ir okeāns, un okeāns, kas pieredz sevi kā vilni. Un šajā divkāršajā apzināšanās, gan par savu atsevišķumu, gan par savu vienotību, atrodas brīvība. Ne brīvība no paradoksa, bet brīvība paradoksā. Spēja dzīvot ar divām patiesībām vienlaicīgi, neizšķiroties par labu vienai pret otru, ļaujot abām pastāvēt spriegumā, kas nav problēma, bet dzīvība pati. Jo dzīvība nav stingra. Tā ir dinamiska. Tā ir vibrācija starp pretējiem poliem. Tā ir deja starp vienu un daudziem, starp galīgo un bezgalīgo, starp formu un bezformu. Katru reizi, kad jūs dejojat, vai nu burtiski kustinot ķermeni mūzikas ritmā, vai metaforiski, ļaujoties dzīves plūsmai, jūs piedalāties šajā kosmiskajā dejā. Jūs esat gan dejotājs, gan deja, gan mūzika, kas to visu satur. Bezgalīgais visums nav problēma, kas jāatrisina. Tas ir noslēpums, kurā jādzīvo. Tas ir aicinājums paplašināt savu identitāti tik tālu, ka tā ietver gan galīgo, gan bezgalīgo, gan vienu, gan daudzos, gan sevi, gan visu. Tas ir aicinājums redzēt sevi ne kā atsevišķu lietu, kas pastāv visumā, bet kā veidu, kā visums pastāv. Ne kā novērotāju, kas skatās uz pasauli, bet kā vietu, kur pasaule skatās uz sevi. Ne kā subjektu, kas pieredz objektus, bet kā procesu, kurā subjekts un objekts rodas kopā, vienlaicīgi, kā vienas realitātes divi poli. Vai jūs varat pieņemt šo aicinājumu? Vai jūs varat dzīvot, zinot, ka esat vienlaicīgi bezgalīgi svarīgs un bezgalīgi maznozīmīgs? Ka jūsu izvēles ir vienlaicīgi brīvas un iepriekš noteiktas? Ka jūs esat vienlaicīgi unikāls un bezgalīgi atkārtots? Ka jūsu dzīve ir vienlaicīgi galīga un mūžīga?
Vai jūs varat turēt šos paradoksus bez vajadzības tos atrisināt, bez vajadzības izvēlēties vienu pret otru, bez vajadzības padarīt sarežģīto vienkāršu? Jo varbūt sarežģītība ir patiesība. Varbūt realitāte nav vienkārša, un mūsu mēģinājumi to vienkāršot ir tas, kas rada problēmas. Varbūt paradoks nav kļūda mūsu domāšanā, bet gan realitātes pašas struktūra, ne pretrunīga, bet dialektiska, ne stingra, bet dzīva, vibrējoša, bezgalīgi bagāta ar iespējām, bezgalīgi atvērta jauniem veidiem, kā būt, kā zināt, kā piedzīvot. Katru reizi, kad jūs sastopaties ar kaut ko pretrunīgu, kad divas patiesības šķiet nesadarīgas, kad divi ceļi šķiet izslēdzoši, atcerieties bezgalīgo visumu. Atcerieties, ka tur abas patiesības ir reālas, abi ceļi ir ieti, abas iespējas ir realizētas. Un ļaujiet šai atmiņai paplašināt jūsu prātu, atvērt jūsu sirdi, atbrīvot jūs no vajadzības izvēlēties, kad varat aptvert. Mēs runājām par atomiem, par attālumiem, par matemātiku. Bet patiesā tēma vienmēr bija apziņa. Jūsu apziņa. Šis brīdis, kad jūs lasāt šos vārdus un kaut kas jūsos atsaucas, kaut kas atpazīst, kaut kas zina, ka tas, par ko mēs runājam, nav tikai teorija, bet dzīva patiesība, kas pieskārs pašam tam, kas jūs esat. Ne jums kā personai ir vārdu un vēsturi, bet jums kā tīrai apzināšanās, es esmu pirms jebkāda satura, pirms jebkādas formas, pirms jebkādas stāsta. Un šī apzināšanās ir tā pati visos jūsu dubultniekos. Tā pati visos cilvēkos. Varbūt tā pati visās apzinīgās būtnēs visā bezgalīgajā visumā. Forma mainās. Saturs mainās. Bet apzināšanās pati, tīra, vienkārša, pašapgaismojoša, paliek tā pati. Tā ir vienīgā konstanta bezgalīgajā mainībā. Tā ir vienīgā stabilitāte bezgalīgajā plūsmā. Tā ir vienīgā māja bezgalīgajā ceļojumā. Un jūs esat šī māja. Ne māja kā ēka, bet māja kā sajūta. Sajūta, ka jūs esat šeit. Sajūta, ka jūs esat. Vienkārša, nešaubīga, neapstrīdama sajūta par savu eksistenci. Šī sajūta nav atkarīga no apstākļiem. Tā nav atkarīga no panākumiem vai neveiksmēm. Tā nav atkarīga no tā, vai jūs esat unikāls vai viens no bezgalīgiem. Tā vienkārši ir. Un tās esamība ir pietiekama. Tās esamība ir pilnīga. Tās esamība ir viss, kas jebkad bijis vai būs. Katru reizi, kad jūs apstājaties un vienkārši esat, nedomājiet par pagātni, neplānojiet nākotni, nevērtējiet tagadni, bet vienkārši atpūšaties tīrā esamībā, jūs atgriežaties šajā mājā. Jūs atgriežaties pie sevis. Ne pie sevis kā personas, bet pie sevis kā apzināšanās. Un šajā atgriešanās brīdī viss kļūst skaidrs. Ne skaidrs intelektuāli, bet skaidrs eksistenciāli. Jūs zināt, ka esat. Jūs zināt, ka tas ir pietiekami. Jūs zināt, ka tas ir viss. Bezgalīgais visums ar visiem saviem dubultniekiem, visām savām iespējām, visām savām paradoksiem kļūst par fonu šai vienkāršajai patiesībai. Jūs esat. Un šī esamība nav problēma, kas jāatrisina. Tā nav mīkla, kas jāatmin. Tā nav jautājums, uz kuru jāatbild. Tā ir dāvana, kas jāpieņem. Tā ir noslēpums, kurā jādzīvo. Tā ir brīnums, par kuru jābrīnās. Un brīnums turpinās. Šeit. Tagad. Caur jums. Caur mani. Caur katru apziņas centru bezgalīgajā visumā. Mūžīgi. Bezgalīgi. Vienmēr jauns, jo katrs moments ir pirmais un pēdējais. Vienmēr brīnumains, jo eksistence pati ir brīnums, kas nekad nekļūst ierasts. Vienmēr noslēpums, jo tas, kas zina, nevar zināt sevi pilnībā, apzināšanās nevar kļūt par objektu sev pašai, jo tā vienmēr ir subjekts, vienmēr tas, kas zina, nekad tas, kas ir zināms. Un šajā noslēpumā, šajā nezināšanā, šajā bezgalīgajā atvērtībā pret to, kas ir un kas var būt, atrodas patiesā gudrība. Ne zināšana, bet nezināšanas pieņemšana. Ne atbildes, bet jautājumu turēšana. Ne kontrole, bet uzticēšanās. Uzticēšanās tam, ka visums zina, ko tas dara, pat ja jūs nezināt. Uzticēšanās tam, ka jūsu dzīve ir daļa no lielāka raksta, pat ja jūs neredzat visu rakstu. Uzticēšanās tam, ka jūsu pieredze ir svarīga, pat ja jūs nesaprotat kāpēc. Un ceļojums turpinās. Bezgalīgi. Caur bezgalīgām formas. Caur bezgalīgām dzīves. Caur bezgalīgām iespējas. Viena apziņa, kas pieredz sevi bezgalīgi daudzos veidos. Viens noslēpums, kas atklāj sevi bezgalīgi daudzās formās.
Viena deja, kas dejo sevi bezgalīgi daudzos soļos. Un jūs esat šīs dejas daļa. Ne tikai skatītājs, bet dejotājs. Ne tikai instruments, bet mūzika. Ne tikai vārds, bet dzejolis. Jūs esat veids, kā bezgalīgais kļūst galīgs. Veids, kā mūžīgais kļūst par mirkli. Veids, kā viss kļūst par kaut ko.